Tad mēs tagad parunāsim par Zatleru. Jā, par Zatleru mums arī. Par Valdu, kas ir aizdienējies līdz pat Lielīts vīrs, līdz prezidenta postenim aizdienējies. Tā gan ir tāda ziņa vecāka, bet... Vecāka par to kaķi atkal? Jā. Vēlreiz par kaķi. Izrādās, ka Valds Zatlers ir mūsu patstāvīgs skatītājs, un savulaik Arnis Kundziņš viņam lūdza konsultēt dažās mugurkaulu lietās. Viņš teica, ka viņam muguru sāpot, un viņš teica, ka būtu liederīgi kādreiz arī parādīt Valdim muguru savējo, lai viņš nokonsultē. Izrādās, ka Valdis iet līdzi laikam, pat nedaudz atpaliekot, tomēr pēc laika viņš to izdarīja. Viņš devās uz Tukumu, un Tukumā viņš konsultēja kādu slimnīcas pacientus. Un tad no prezidenta prezidienests izplatīja tādu ziņu, ka īstenībā Valdis Zatlers nemaz nebija dzenies pēc lētas publicitātes. Viņš vienkārši dārgs. Viņš bija vienkārši sabiedriskā kārtā. Viņš bija pieņēmis 18 pacientus. Un tad šā ziņa vienkārši tā jālasa tā kā citāts. Šis bija nevis publisks pasākums, kam nepieciešama reklāma. Šis nebija publisks pasākums. Nebija. Un Zatlers šādas konsultācijas varētu sniegt arī kādā citā pilsētā, taču tas esot atkarīgs no prezidenta darba kārtības. Reģionālais laikraksts neatkarīgās tukumziņas, ir arī atkarīgās tukumziņas laikam jau, vēst, ka pacienti pie Zatleras konsultācijas bija ieradušies ļoti precīzi. Un pacienti bija nākuši ar palīdzību, bez palīdzības, bija arī viena sieviete, kas nevarēja nosēdēt. Un bija viens sieviete, kur tas kaķis ir? Es tur kaķi gribu redzēt. Nav beigts? Ko? Nē, es domāju, ka vēl joprojām ir. Trusis ir beigts. Vismaz visos Latvijas ziņu kanālos vēl joprojām šis te virmota sižets par kaķi. Par kaķi? Jā, ir tie tādi, kur visādi ziņas raida, jā? Ziņu kanāli, kabeļu televīzijas. Tur parasti pārēja 2 nedēļas vārdu ziņas. Vēl joprojām ziņa par kaķi tur darbojās. Bet vislabākais, ka prezidenta preses dienas bija izplatījis to ziņu pašās beigās ļoti lakoniski. Pēc konsultācijas daža no kabineta iznāca ar recepti rokās, dažam bija nosūtījums uz citām konsultācijām. Un kur nevarēja sēdēt, viņi apsēdās, teica, halleluja, es varu sēdēt!